ZZ čempions! Tikai jūs, ZZ čempions! ZZ čempions! Tikai jūs skaļi! Rīgas valsts 3. ģimnāzijā neparastā sporta stundā tieši ar šādiem saucieniem tika atklāts lielākās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles ZZ čempionāts 2011, kuras jau 5. gadu rīko Zelta Zivtiņu kopā ar jauniešu organizāciju Avantis un sabiedrībā populāriem cilvēkiem. ZZ čempionāts ir tāds sporta pasākums, kurā var piedalīties pilnīgi visas klases Latvijā, kuras mācās no 6. līdz 8. un no 10. līdz 11. klasē. Visas tās klases, kas ir Latvijas skolās, viņi var pieteikties ZZ čempionātam, piedalīties pusfinālā, un tie, kas ir pusfināla uzvarētāji, var tikt arī uz Rīgas finālu un galu galā vinēt ceļojumu. Lai izcīnītu galveno balvu kalnu velospēdas visai klasei, klasēm būs iespēja sacensties pusfinālos Latvijas 10 lielākajās pilsētās. Mēs būsim Valmierā, Ludzā, Kuldīgā un Madonā, Rīgā, Dobelē un Daugavpilī, Ogre, Liepāja un Jelgava. Grupas persolists Ralfs Eilants atzina, ka šajā gadā arī viņš kopā ar savu klasi piedalīsies ZZ čempionātā. Šitas ir tas gads, kad man savācās jauna klase, tā kā 10. Un es viņam pateicu, ka visi mēs piedalīsimies ZZ čempionātā. Vienalga, vai mana grupa tur uzstājās vai neuzstājās, man vienalga, es gribu arī pasportot. ZZ čempionāts ir lieliska iespēja skolēniem atvilkt elpu no ierastajām mācībām un ļauties aktivitātēm, kuras, kā atzīst Viesturs Dūle, ir neatņemams pilnvērtīgas izglītības sistēmas sastāvdaļas. Mēs sev nodefinējām, ka cilvēkiem, lai viņš normāli attīstītos, vajag kaut kādas ļoti daudz tādas darbības, tur sadarbību, atbildību, runāšanos, mērķus, talantus. Un šeit ir vismaz sadarbība iekšā, noteikti ir sadarbība iekšā. Te ir fiziskā kultūra iekšā, fiziskā nodarbības. Šeit ir runāšanās iekšā, šeit ir mērķu izvirzīšana, te ir atbildība, te ir ļoti daudz aspektu iekšā. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz stāstus par to, kas notiekās ar tiem bērniem, ka varbūt ir diezgan tāda laiska tā skolas dzīve, ka šis ZZ čempionāts dod tādu mērķa kopdarīšanas sajūtu. Un tur ir atbildība par to, ko izdarīt, un tad tu pavelc to, kas varbūt nedara kaut kādā veidā tajā grupā. Ļoti labi, ļoti prīmā, ļoti gaiši. Ļoti vien, tāpēc arī es ar milzīgu prieku esmu šeit. Tā kā šīs nav sacensības, kurā sevi ir jāpierāda vienam skolēnam, bet gan visai klasei kopā, autosportistam Haraldam Šlēgelmilham noteikti ir atbildes, kāpēc komandā ir spēks un kāpēc laba komanda var sasniegt visaugstākos mērķus. Man liekas, man ir labs piemērs, teiksim, ja ir jāizrok grāvis, ja, un ja es viņu viens roku, cik man tas ilgi būs un cik es viņu ātri izrakšu, ja man būs 10 cilvēku palīgā, būs komanda, kas sastrādāsies un cik tad es ātri viņu izrakšu. Un līdz ar to tas komandas faktors ir ārkārtīgi no svara, un to, ko var paveikt viens un ko var paveikt 10, tas ir reizes 10 vairāk, un vēl sastrādājoties reizes 20. Līdz ar to komanda ir absolūti no svara. Iedomājamies, ka mēs turam mikrofonu rokās. Tā jāiesādās, es jums sapratāju. Jo es vēl nezinu, ko es darīšu. Tad apļamies, turam mikrofonu rokās. Visi gatavi. Un tagad uz skaitļu 158 pacēl logo kāju uzmanīgi nolēžam. 1, 2, 3... Ar sporta paraugstundu tika atklāta arī akcija Slaveni sportisti skolās, kuras laikā sabiedrībā pazīstam cilvēku vadīs sporta stundas Latvijas skolās. Viens no sporta skolotājiem būs arī VF basketbolists Kristaps Janičēnoks. Lielisks veids, kā popularizēt basketbolu, kā popularizēt sportu, kā palīdzēt bērniem, kur varbūt nevar izšķirties vainu. Tas ir kaut kāds veids, kā mēs viņiem to palīdzam, un es domāju, tā ir lieliska ideja, un paldies ZZ čempionāta rīkotājiem, Avanti, Zelta Zivtiņai un pārējiem par to. Un es ceru, ka mums izdosies. Skolēni ar šo brīdi ir sākuši gatavoties, lai pierādītu visai Latvijai, ka tieši viņu klase ir pati sportiskākā, azartiskākā, gudrākā un apķērīgākā. Kādi būs rezultāti? To uzzināsim maija beigās. Oskars Lepers, Renārs Muskars, Tautas balss.